Esiet sveicināti. Mums pazudis ir Edgars, un tas ir ļoti labi, ka viņš ir pazudis, jo Edgars sāk krist uz nerviem visiem, tāpēc viņš ir aizlikts virtuvē. Un viņam īstā vieta ir virtuvē. Viņš tagad noslaucīs galdu, noslaucīs plīti, un tad nāks Mārtiņš Rītiņš un taisīs mums ēst. Tāpēc mēs jums varam tagad parādīt, ko Edgars dara virtuvē, un parādīt tās meksikāņu brokastis, kuras viņš mums taisīs. Aidā! Jā, diemžēl meksikāņu daļa jau man nav, bet man ir meksikāņu brokastis, dārgie skatītāji. Sākumā patīstams, kas mums ir uz galda. Mums ir salātlapa podiņā, mums ir 2 šādas te tortiljas maizes. Tad mums ir rīvēts siers, ļoti labs, tauku saturs sausnā vismaz 10%. Tad mums ir gaļiņa. Gaļiņu mēs varam pirkt jebkādu. Nu, man šeit ir kaut kāda karbonādīta, ja, bet varam pirkt pilnīgi jebkādu gaļiņu. Un 2 olas, ja, un tam mums vēl ir garšvielas. Šeit mums ir tāds taco miks, un šeit mums ir baziliks, ja. Viss ir ļoti vienkārši. Mēs taisīsim brokastu burrito, ja. Viss ir izcili vienkārši. Viss sastāvs ies iekšā šajā maizē, un sastāvs mums ir tas, ko es tikko parādīju. Olas, šķiņķis, siers, un vēl aizmirsu tomātu savā sulā. No tiem mēs taisīsim salsas mērcīti, ja. Pirmais, kas mums, Renāri, jāizdara. Renāri, vai tu zini, kā taisi salsu? Salsu, jā, tu paņem uzvelc kurpes attiecīgās, tad nevajag savas asprātības. Tagad es runāju par to saucamo mērci, par salsas mērci. Vai tu zini, kā to taisa? Nu, tu parādīsi tūlīt to. Nu, redz, salsas mērci taisa visam vienkārši. Protams, var nopirkt jau gatavu burciņās, ja veiklos ir pieejami jau gatavu burciņās salsas mērce, bet es dodu priekšroku paštaisītie, un viss ļoti vienkārši. Mēs nopērkam tomātu savā sulā, ieliekam viņus ļoti skaisti sēstā baltā bļodiņā, un klāt mēs viņiem pieliekam baziliku. Nu, cik daudz tas ir katram gaumes lieta, ja? Es lieku diezgan daudz, jo baziliks dod baigi labo garšu tomātiem. Un vēl, ko mēs liekam klāt? Vēl mēs liekam klāt tako spice miksu, tas piedod drusku asumu. Pieliekam klāt spice miksu, drusku, vēl drusku. Vēl pielieksim. Nu, redziet. Un salsa faktiski ir gatava. Protams, var vēl jo labāk, ja tad ir pieliek vēl svaigu koriandru klāt, ja? Un kaut kādus piparus. Pipari mums ir sapcīts, bet tie melnie, bet var pievilkt arī ir tādi meksikāņu pipari kā jalapenos un tā tālāk. Tā kā pieliekam piparus, pieliekam baziliku un pieliekam tako spice miksu, visu smuki samaisam un salsa mums ir gatava. Ļoti vienkārši, jo kā mēs zinām, tā salsa pašā būtībā arī ir vienkārši tomāti savā sulā drusku asi. Nākošais, ko mēs vēl izdarām līdz muzikālajai pauzē, un tad es turpināšu visu kaut ko darīties, ir sagriežam visu, sagriežam salātiņu, sagriežam sieriņš mums sagriezt ir gaļiņu un tā tālāk, jo beigās to visu mēs liksim iekšā burrito. Un, nu jā, vēl burrito var ielikt arī iekšā krējumu, piemēram, brokastu, var ielikt arī, piemēram, bekonu, ja negribās šķiņķi un tā tālāk, jā. Un viņš būs silts, viņš būs garšīgs, un pēc reklāmas pauzes, ja es pārsteigšos tuvāk plītī un tuvāk pannām, jo tad es mēģināšu kaut ko arī uzcept, jā. Tā kā tagad atgriežamies pie tevis, Renāri, es turpināšu darboties ar lielu nazi, kas man dažreiz pat sanāk. Kas tas tāds ir? Super! Čau, mēs esam atkal atpakaļ 7. janvāris Čau TV. Un pirms mēs turpinām, es parādīšu jums ātri vienu biļeti nē, bet bildi. Lūdzu, skatieties šo skaisto bildi. Tur redzams ir Edgars, kā viņš savā Twitter kontā ir ielicis skaistas bildes. Un pie Valtera dzimšanas dienas vakariņās, tātad jā, skaisti lejam mērcīti pāri. Tā vienkārši kā zemi, re? Tad, un nākošā ziņa, ko es jums gribēju izstāstīt, mīļie skatītāji, tas mums ir ietvītota atbilde Twitterī par šīs dienas jautājumu. Un jautājums bija šāds. Ko varētu nopirkt pa Lat 49, ja? Un Kristaps mums atbild ļoti daudz roltonu. Ja grib krutāk, tad dažus roltonus ar kausēto sieru. Ja grib krutāk, tad jau 2 arī vajadzīgs ir Kristap. Bet, nu jā, Kristapam tad paldies par atbildi, ļoti daudz roltonu. Eģa, tu roltonus ēd savā uzturā? Nu, zini, kā ir ar tiem roltoniem? Vispār man viņi mājās ir.
Bet es viņiem baigi neiespringstu, jo man ir nopirkt kaut kādas 3 paciņas roltonu, un tad man jau ir tāda zupa konservēta, un es viņus turu sev leduskapī. Ļoti tādam ekstrēmam gadījumam. Ja nu tiešām kādreiz būs tā, ka... Ekstrēms gadījums varētu būt tāds, ka tev atnāk draudzene negaidītā situācijā pie tevīm un saka, viņa grib romantisku vakaru. Ja? Tad ekstrēmā situācijā tu liktu galdā roltonu. Jā, tieši tā. Es aizietu vēl pakaļ vīnam. Es uzliku ļoti skaistu vīnu. Pagaid, kā tu vīnu ņemtu? Nu, attiecīgi. Tad, ja ir roltons, kāds vīns? Nu kā, lētāji kagors, Plats 39. Jūs pa Lats 40, tas, kur tikai saldinātāji ir. Ak, Dievs, labi, kas tālāk? Bet vēl romantiskās vakariņās? Jā, ko vēl? Mums ir roltons, mums ir obligātā konservētā zupiņa, mēs varam, pelmeņi, obligāti, man vienmēr... Pelmeņi saldajā, ne? Ar kanēli saldajā, jā, ar dzintaru sieriņu tādu saldo dzintaru sieriņu tādu ļoti ideāli sanāk. Nu, protams, romantiskas vakariņas, tur filma, pēc tam vēl kaut kāda pa kulināriju, ja kārtīgi nepēta. Pilnīgi pareizi, mīļie skatītāji, es tikko pārliecinājos. Edgars ir vecpuisis un dzīvo kojās. Labi, jā, mēs skatītāji pa kojām, tad vēlāk, ja gribat mani apciemot, tad zvaniet, pateikšu, kurās kojās es dzīvoju. Bet jā, mēs vēl aizvien turpinām gatavot mūsu šī rīta brokastis. Un pašlaik mēs esam tikuši tik tālu, kad man ir uzcepta gaļiņa, kur ir smuki sagriežta čēlītās un uzcepta. Man sildās jau uz lielās pannas, man sildās tortilja. Teorētiski, ja jums mājās ir mikroļņu krāsnes, tad jums tortilja nav jāsilda. Varat vienkārši salikt visus ingredientus iekšā tortiljas maizē, salocīt un ielikt mikroļņu krāsnī, vienkārši tāpat maize uzsildīsies. Bet, ja jums nav mikroļņu krāsnes, kā es redzu, man viņa šeit nav, ja? Nekur nav, tad varam droši izmantot pannu, uzliekam, apcepam no abām pusēm, drusku sasildam un ir baigi. Tā, mums ir uzcepta gaļiņa, mums ir uzcepts arī 2 olas. Tas ir tīri gaumes lieta, olas liekat iekšā vai neliekat, bet tā kā šis ir brokastu brito, un kā jūs zināt, neviena brokastas nenotiek bez olām, tad arī šodien mums, protams, ir 2 olas. Nu, redziet, uzcepsies olas, gaļiņa gatava, uzsildīsies 2 tortiljas, un pēc pauzes mums jau būs skaisti, jau viss tiks salikts iekšā mūsu maizītē, un viss jau tiks salocīts, un tad jau es nesīšu Renāram, kas sacīt, jāsaka, nobaudīt to visu pasākumu. Vai ne, Renār? Nu, tu man nes to jā, bet tu zini, ko paķer līdzi? Kas man jāpaķer līdzi? Vīnčiku paķer līdzi. Vīnčiks jāpaķer līdzi. Darba laikā Renāri nevar lietot alkoholu, tu zināji? Nu, labi, tad paķer slapjo maizi, tu saproti, par ko es runāju, ja? Ak, slapjo maizi gan es varētu paķert, jā. Ok, sarunāts, davai, tiekamies. Edgars ir atpakaļ, un kā jūs mīļie skatītāji redzat, pirmais burrito jau ir faktiski finiša stadijā. Princips ļoti vienkārši. Mēs uzsildām tortillas maizi, pamatā mēs liekam salātlapas, ja? Tas ir salātlapas tīri kraukšķim, tad ieliekam iekšā gaļiņu, tad ieliekam iekšā oliņu, un tad pa virsmu uzkaisim smuku sieriņu, un pēc tam visam pāri droši liekam mūsu paštaisīto salsu, kas patiesībā šajā gadījumā mums ir sanācis tikai tomāts savā sulā ar baziliku, pipariem un taco spice miksu, bet, kā jau teicu, svaigs koriandrs un sīpoliņš, kāds to visu padara vēl 3 reizes garšīgāku. Ieliekam salsu, nu redz, un to arī faktiski viss ir beidzies. Eģa, Jap. Es gribu nedaudz tādu asāku, pieliec nazi. Asāku nazi? Jā, ja kādam tas tīri galvas, tad trenērām ļoti patīk tāds sadomazohistiskais stils, ja? Jā, mēs tam mierīgi ielikt nāzi, ja? Bet tiem, kuriem patīk tas viss tā maigi plūstoši, tāds muka priekšspēlīts, mēs varam ielikt krēmiņš. Tad labāk nesaki, ko likt iekšā. Nē, tad jāieliek krēmiņš. Krēmiņš tam visam piedod tādu odziņu pašās beigās, ja? Bet tiešām, ja grib asāk, kā Renāram, mēs varam piebērt smuku vēl piparus pa virsu, vai ne? Un kā mēs lokam burrito, tas ir ļoti svarīgi to saprast. Burrito loka sākumā no sāniem, ja? Paņemam vienu sāniņu, pārlokam, paņemam otru sāniņu, pārlokam, un beigās mēs paņemam vienu galu, pārlokam uz pusēm, un burrito mums ir gatavs, ja? Nu, vislabāk, ja mums ir kāds folijas, kur viņā ietīt, tad viņš turās kopā, bet es varu parādīt 50 tūlplānā pie kameriņas, ja? Mums ir mūsu virtuves kamera, ja? Var redzēt tūlplānā, kā izstās?
Var redzēt, šāds mums izstāsta brokastu burrito. Protams, nav nekāds noformējums. Diemžēl Mārtiņš rītiņš mums nav, bet smuka salātlapiņas, sieriņš, šķiņķīts, oliņa, visi smuki salocīts, protams, jāpietur. Tagad tikai labu apetīti. Uztaisīšu arī otru un došos pie Renāra nobaudīt. Vai ne, Renāra? Jā, es tieši tagad patreiz tvītoju bildi iekšā Twitterī, kuru mēs tikko uzņēmām, kad skanēja dziesma, jā? Ka mēs arī kaut ko mākam gatavot? Ko? Ka mēs arī kaut ko mākam gatavot? Jā, lai skatītāji redz un saprot, tad, kas mums šeit notiek. Tā kā redziet, visi ašķi ātri Čaula TV Rīga Twitteri un apskatiet bildi, kuru mēs nofočējām aiz ekrāniem. Jūs varēsiet redzēt, kā tad mums šeit viss izskatās. Un man muti nav netīra. Kur jāstās? Renāra, beidz. Tā. Brokastu burrito. Mēs varam redzēt, visi ingredienti ir savās vietās. Mums sanāk pat kaut kāds, nezinu, Mongolijas karogs, zaļš un zeltens. Mēs esam tirunējuši, ja? Kas mēs, kur tieši? Jā, viss notiek. Un, ja, darbie skatītāji, šodienas brokastis, domāju, ka mums izdevušās ir. Man izkurināsi.